Nu, čau visiem OptiBet Poker komunas un KO Poker LV maniem biedriem, draugiem un draudzenēm. Nu, ko izspēlējos? Pirmā loda izspēlēta šodien šajā burvīgajā turnīrā. Bija interesanti, bija fun, godīgi sakot. Jā, spēle dinamiska, džeki, protams, spējīgi diezgan ātri no 250 kā starting tika uz 300 kā. Pāris foršus spotos viņus noķēru ar otro pāri atkolojot, ar trešo pāri atkolojot, kaut kādu bet līniju dabūju apmaksātu. Diezgan labi gāja, zin kā viņi nav manu seju redzējuši, neko baigi nezinu, un man tas imičs tāds mazliet ciešāks. Es tur sākumā pret trībetiem 2 spots izfoldoju, man bija mazie suita dūži, kur īsti neko nevarēja darīt. Un tad pienāca viens spots, kur pret Kajenu tieši tūbet reizoju riveru ar nut flash blokeru, bet dabūju trībet pušu sejā, un viņš arī godīgi pateica par fuļiku un parādīja. Tā ka tur neaizgāja tik daudz čipi, bija viens cits spots diezgan liels, un tas bija pret vienīgo, laikam jau jāsaka vienīgo recreational spēlētāju šajā fieldā, ir viens amerikāņu kripto puisis, viņš limpo no visām pozīcijām, tur atkolo kaut kādus tur otros, trešos pārus uz flash un straight boardiem un tā tālāk. Bet jā, pret viņu blind versus blind bija tāds neveiksmīgs spots. Viņš limpoja small blind, kas ir, protams, normāli tajā situācijā. Es 4 aiso reizoju ar dāmām big blindā. Kāps 9-2 flops. Čeks es sībetoju 55, man nebija flash draw blockers. Un viņš vienu timebanku iztērēja, otru timebanku, mums timecard jau no turnīra sākuma, un viņš iemauca pāri pa 50 big blindiem all-in, un dāmas man tur ir ļoti grūti izmest. Liekas, tas spots ir diezgan izcils, un jā, es, protams, visu lēnām paskaitīju čipus viņam un tā, un netērējot baigi timebankardus nokoloju, un puisis uz kāps 2-9 bija kāps 2 suita ielimpojas un nokitojas 2 pārus. Un tur mēs sastikojamies flopā, turnā 10, man vēl open enders, vēl 9-10 var sapāroties galds, bet rivers briks, un jā, tur gan aizgāja paliels pots. Ar to potu es skatījos iepriekšējā breikā, es būtu otrais stacks, tātad tur man aizgāja otrais stacks. Jā, un pēc tam paliku ar 20 blindiem, blindi pacēlās, kaut kādi blindi pārgāja pāri, kaut kāds defs big blindā ar 8-6 suited bez autiem, checkfoldoju. Un tad, nākamais līmenis bija un 4,5 blindus nācās UTG ar dāmu 8 suited iemaukt, jo nākamajā rokā praktiski man ir vairāk pusstacks, man ir jāieliek ante un big blinds, un tā ir pietiekami laba roka, izīt tur šavs. Tā ka GG šodien diezgan žēl, ka nesanāca tajā dinamikā ilgāk uzturēties, bet sajūtas labas, man ļoti patika spēle tāda pati. Tāpat visi puikas ir cilvēki, var redzēt tam pašam Kainam, elpa bišķiņ pulsiņš uzlec, Ļenam uzlec mazliet pulsiņš, un ir forši ar tādiem džekiem uzspēlēt pie galda, pavērot viņus, pavērot tos spotus, līnijas un tā tālāk. Bet, kā saka, draugi ir uzvarētāji un ir tie, kas padodas, un mēs ejam vēlreiz rītā lecam iekšā ar day 2 ar 42 blindiem, tā kā Rītā maucam. Šodien atkal jāatpūšas, atkal ļoti ātri iešu gulēt. Ir tāda neliela spriedzīte, protams, ķermenim īsti nevar pavēlēt visas dienas garumā, gan spēli, gan tur visādas menedžējumās lietas. Tā, bet ir forši tādā situācijā būt, kad tad, ja ne tagad. Tā kā novēlu jums to visiem un sveiciens vēlreiz no Barcelonas. Tiekamies ar updatiem. Čau!